Labvakar! Šajā vēlā vakar stundā. Visu to labāko. Un tagad es mēģinu atkal atkārtot ierakstīt kaut ko. Padalīties no sirds, kas īstenībā mani pārņem un kam dēļ es pats, kā es dzīvo un kā es domāju par savu dzīvi veidot uz priekšu. Un es gribētu kaut kādām labām lietām padalīties šajā vakar stundā. Un es gribētu parunāt par lietām, kas skar katru cilvēku, ikvienu. Par lietām, kas nāk no augšienes. Jo pieraduši domāt, kad mēs redzam to, kas mums ir šodien deguna priekšā. To, ko mēs redzam, iziet ārā, mēs apskatāmies, ir koki, ir lapas, ir viss, to, ko mēs redzam, cilvēku apkārt staigām, tādā garā viss. Bet es ne par to gribēju runāt. Brīnišķīgi daba ir mums šeit, brīnišķīgi apkārt dzīve, kas mums ir. Bet ir tāda dzīve, kas ir mūsu sirdīs notiekās. Kas dziļāk iekšā mūsu sirdīs ir. Un tad, kad mēs dziļāk iedziļinamies savā sirdīs, mums nav tur priecīgas lietas. Mēs neredzam viņas, kam dēļ. Tāpēc, ka viņas tur daudzreiz viņas nav. Bieži vien, ka iet runa par sirdi, tad iet runa par to, kad vairāk ir ierauga to. Es nesaku, ka viss tā redz, jā, bet lielākā daļa ierauga to negatīvo, ierauga to ļaunumu, ierauga to, kas visapkārt ir šodien sevišķi, ir tāda politiskā situācija pasaules mērogā, ir ļoti, ļoti nopietna tāda nepriecīgam lietām uz priekšu nākotnē. Tieši otrādi ir kaut kā vairāk. Ir satraukums un te runā ļoti daudz par kariem, par 3. pasaules karu. Un, kad iet runa par kariem, tad vienmēr ir domas par tas ir šausmas, tas ir bailes, tas ir satraukums, kāda būs tava rītdiena. Un tad tais momentos, kad ir kara situācija, tad arī, lai cik tev nebūtu bagātība un nav daudz, tas arī vairāk nebūs, tev būs kā palīdzības sēņkurs, tas nepalīdzēs neko tev. Absolūti neko. Tamdēļ runā tikai par šīm lietām, kādu viss tagad ir slikti un apkārt nevis labi pozitīvi, kā melo politiskās sistēmas, lieli prezidenti, viņi melo un runā bieži vien to, kas īstenībā nav īstenība. Viņi runā kaut kāds, kas viņam ir izdevīgāk runāt, lai kāds viņam noticētu. Un jautājums ir tāds, kad ja mēs neaizdomājamies augstāk un dziļāk, tad ir, godīgi sakot, tāda situācija, kad vairāk nemaz dzīvot maz negribās. Cilvēki ļoti domā, es labāk tādu nomirst. Varbūt tur būs labāk, jā. Var tādu domu, kaut kur tā, ka it kā būs tur labāk. Bet tas viss ir, tās ir mūsu domas, tās viss mūsu ir, kā mēs domājam un kā mēs uztveram dzīvi, ko mēs apkārt redzam un kādiem cilvēkiem mēs kontaktējamies. Un ļoti maz ir tāda, retāk ir tāda godīga, sirsnīgi, tīri, pareizi cilvēki, kas vairāk domā par to, kas ir kādam citam labāk, nevis kā sev. Un tādā garā, tās ir lietas, kas apkārt mums notiekās. Tā viņš ir. Tamdēļ es sagatavoju tos ievadu runu, sākot ar šito negatīvo, jā, bet es negribētu uz viņu akcentēt visu savu sarunu. Un es tagad gribētu parunāt lietas par to, ka ir Dievs, jā, ļoti daudz cilvēku saka, mēs zinām, ka viņš ir tā, ka ne. Es negribētu nevienu no šīm, var teikt, teorēmām, nevienam šīm dogmām, nevienam šīm reliģijas mācībām
pietverties tikai viena pusi ir pareizi, vai otra, vai trešā, ceturtā, piektajā pareizi, nepareizāk. Daudz vai maz, katrai ir savs labums, un katrā ir arī savs sliktums. Un kā bieži vien iedomāt kaut kādam reālam reliģijas mācības pārliecībai, viņi ved vairāk uz sadalīšanos nekā uz vienotību, nekā uz pacelt tavu dzīves līmeni augstāku un padarīt tevi laimīgāku, mierīgāku, pārliecinošāku. Tas viss ir vērtīgi, ko pāranalizēt, pārdomāt, bet tamdēļ es palikšu tomēr pie Bībeles mācību, ne tikai Bībeles mācību, pie pašu Bībeles ietvariem, teiksim tā. Kā tas bija aizsākumā. Un tagad vienkārši, ja tā pārdomājas, kā pats priekš sev daudzreiz ir tā uzdevis jautājumu, bet kas galā tā īstenībā ir Dievs? Viena runā tas, viņš tāds, trešais tāds, ceturtais tāds, dažādu veidu baznīcas mācības un filozofijas un teoloģijas. Katra viņam kaut ko viņiem māca, jā, bet tas jau nav tas, kas ir pašā lietas būtībā, kas ir Dievs. Dievs nav izmainīgs. Viņā nepastāv pārmaiņas. Vai pēc garstāko cilvēks, kas varbūt teiks izmainīt savus domas, no rīta viņš pamostās ar sliktu domu, tev visu savus vēlēšanās es izmainu pret tevi. Un varbūt vakar pusē, pēcpusdienā man būs labs garīgais, te es varbūt atkal kaut ko labi padomāšu par tevi. Pie viņa tāda nav. Un te ir ļoti svarīgi, es tā pateikšu vienkāršāk, aizdomāties katrs savā sirdī, tā dziļi nopietni, un uzdot jautājumu, kas tu esi tāds? Es tad uz šo piemēru gribētu tā pievērst vienam momentam epizodu evaņģēlija no apostuļu darbiem. Bija viens ļoti tāds ebrejiem bija tāds ļoti spēcīgs vīrs, līderis, kas darīja pēc vislabākās sirdsapziņas. Visu to, ko viņš bija mācīts, viņš darīja precīzi, lai viņš visu to izpildītu līdz smalkumiem, līdz detaļām. Un viņš bija reāli stingri motivēts cilvēks, kas zināja, ko viņš grib un zināja, ko viņš dara. Viņš nebija virspusīgs cilvēks. Un ko viņš darīja, viņš bija savā pārliecībā 100% pārliecināts, ka viņš tiešām dara pareizi. Un tas ir ļoti liels nopietns faktors, ka cilvēks ir mērķtiecīgs, apzinīgs, atbildīgs un skaidri apzināts to, ko viņš grib sasniegt un ko viņš dara tagad šodien. Tas ir baigi svarīgi, lai tā pārliecība ir iekšā. Tas ir nopietni. Tas cilvēks bija nopietns, viņa vārds bija Sauls sākumā. Tad viņš bija pēc tikšanās ar Dievu, tad viņam pat vārdu izmainījās. Viņš bija ļoti tāds spēcīgs, pārliecinos savā pārliecībā, savā reliģijā, ticībā, reāli ticībā. Viņš bija pārliecināts, ka viņš dara visu pareizi. Un viņš nebija tas, kas galīgi ignorēja Dievu, kas pateiks, ka Dievu tāda nav, bet viņš tā ir pārliecībā, kā viņš darbojas, tad viņš bija 100% pārliecināts. Un viņš redzēja tās lietas, kas apkārt notiekās, kad tur sākās haoss visā valstī. Un viņš ieraudzīja, ka tā ir tā sēra, ko vajadzētu apstādināt un izmainīt. Un viņš tagad saņem konkrētu uzdevumu no valdības,
ar konkrētiem rakstiem, vēstulēm, tas ir pilnvaram, kāds viņam bija dots. Un iet risināt to jautājumu attiecīgā pilsētā. Un viņš tādā momentā, viņš tagad bija ceļā uz turienu, bet kaut kas notikās tajā ceļu momentā ar viņu. Tas pilnīgi negaidīt viņa pārliecībā, viņa drošībā, kā viņš bija pārliecināts, ko viņš dara. Viņš domā, ka viņš visu dara ļoti pareizi, precīzi un kā vajag. Bet kaut kas notikās ar viņu. Tas ir vēsturiski, nav šīs dienās, tas bija apmēram 2000 gadu atpakaļ. Bet tas ir minēts vēsturisks faktors. Un tajā momentā, kad viņš bija ceļā uz to pilsētu, lai izdarītu attiecīgas kaut kādas lietas, kam viņš bija apņēmies izdarīt, viņš bija tieši konkrēti saprast, ka tajā laikā kristīgā draudz bija kas bija kā tai uz to momentu visā valsts sistēmā, struktūra bija kā problēma. Jo viņi pārņem ļoti daudz tautu masas savā pusē, un viņi domā, ka viņi dara to ļaunu darbu. Bet viņš domāja par to, lai valdību saglabātu un kaut kādā veidā nostiprinātu. Un tagad kaut kas notikās ar viņu ceļā. Un tad viņš ceļā braucot, pēkšņi no debesīm bija skaidra balss. Zaul, zaul, kam dēļ tu mani vajā? Un te bija pirmā reize, es tā lasot šo vēsturisko notikumu, es ieraugu to, ka viņš pirmo reizi kaut ko tādu dzīvē nekad iepriekš, nekad nedzirdējis, nesastapies. Viņš nezināja, par ko vispār iet runa, un te viņš viņam uzdeva konkrēti jautājumu, kas tu esi tāds? Viņš ļoti daudz sliktas lietas darīja pret šiem kristiešiem tajā laikā. Viņš pat nāvē viņus aizsūtīja ļoti daudz. Viņam tas pilnīgi bija par gandarījumu, tāpēc, ka viņš jūt, ka viņš pareizi dara. Bet te nu kaut kas notiekās augstāk vara un augstāk stāvoši, ka viņš sastapās ar kaut ko tādu, kas nav no šīs dzīves. No to, ko apkārt var un dzirdēt un redzēt, bija kaut kas dziļāk, augstāks. Un te viņš uzdod jautājumu, kas tu esi tāds? Un tur bija konkrēta atbilde. Es esmu Jēzus, ko tu vajā. Un te tas pats būtiskākais faktors viņa dzīvē, kas notikās ar viņu. Viņš beigās kaut ko ieraudzīja, ka tie kristieši nav tikai vienkārši tādi, kas kaut kādai ideoloģijai seko līdzi, bet kā tai konkrēta persona, kam viņa seko līdzi. Un kam viņi savu dzīvi uzticējušies, tā ir konkrēta persona, tā vairāk nav kristīgā mācības veids, jeb kristīgā reliģija, bet tas ir vairāk kaut kas kā kristīgā mācība un reliģija. Te ir konkrēti runa par personu, kuru vārds ir Jēzus. Un ja mēs kādreiz dzīvē gribam kaut ko īstenībā skaidri noskaidrot, tad mums vajag vienā momentā nonākt pie reāls totālākās krīzes, kad mēs apzināmies to, ko es būvēju savā pārliecībā, ko es būvēju savās domās, ka tas īstenībā vēl neko nedara tev īsti, lai tavu dzīve būtu vērtīga, un tu nonāk pie to, kas tevi radīs. Lai cik tu labi tu to necensties, nepūlēties, cik tu spēku nepielietot, ka tam visam nav nozīme. Jo ir kaut kas ir augstāks. Pār visam pār.
Un tas tieši arī viņa dzīvē notikās. Tur tālāk bija notikumi, ka viņš palika, pēc tam bija akls, un pēc tam viņš bija dziedināts, protams, bet tas bija viņa pagrieziens viņa dzīvē. Tā bija satikšanās ap personu. Un tur vairāk nebija, teiksim, kāds tev no malas iemācījis kaut kādu bībeles teoloģiju, iemācījis jaunu ideju un pārliecinies, ka tomēr tas ir tā virziens, ir pareizs vai nepareizs, bet tas ir tas, kad viņš sastapās ar pašu personu, ar reālu personu, kas ir vārds Jēzus. Un es vienkārši uz šo gribētu likt akcentu, tāpēc, ka šodien ir lielākā daļa, kad vairāk zina par viņu nekā viņu. Par viņu mēs vēl ļoti daudz ko dzirdēt. Mēs var aiziet jebkurā baznīcā un paklausīties, un jebkurš sludinātais vai mācītais no tribīnas, viņš tev sludinās un stāstīs par viņu, bet neviens neparādīs viņu un neizpaudīs viņu. Viņi ir šodien, bet viņi ir ļoti maz. Bet pats nav svarīgākais, vai kas ir vairāk vai mazāk, bet ir svarīgi, ka tev personu iepazīties. Kas ir viņš? Un tas bija ļoti loģisks jautājums, ko viņš uzdeva. Tad, kad viņš bija sastapies ar viņu, viņš teica, kas tu esi tāds? Tur vairs bija dialogs nevis ar vienu cilvēku, jeb kaut kādu grupu cilvēku, un kas viņu pārliecināja par to, ka Jēzus ir dzīvs un tāds, bet viņš sastapās personīgi ar viņu, te viņam prasīja atpakaļ atbildi, viņš saka, kas tu esi tāds? Just £20 a month with club card prices, saving you a huge £120. And that price will stay. Un te ir tas nopietnākais moments, ja katra cilvēka dzīvē, jebkuras reliģijas pārstāvniecībā, jebkādā denominācija tu neatrodies, jebkurā reliģijas pusē tu neatrodies, vienalga, kas lebūt, bet tas ir fakts, ka viņš ir persona, ka viņš grib runāt konkrēti ar individuālu katru personiski, nevis ar kādu starpniecību, nevis ar kaut kādam ideoloģiem, bet viņš personīgi grib runāt uz tavu dzīvi un tavu sirdi un uz tavu visu būtību. Es varētu vienkārši uz vārdos pateikt, viņš ir reāls dzīvs. Viņi nav cilvēki izdomāt personu. Jo ļoti daudziem jautājums ir tāds, ir no daudzām reliģijas, var teikt, iepriekšām paudzēm, tūkstošiem gadu iepriekš ir mācīt, ka arī tikai viens dievs, un kur vai cik viņam ir dievu, un cik to dievu, vai dievs ir trīsvienīgs, vai dievs ir viens. Viņš dēls, tas arī tas pats dievs, tā ir viņa izpausme. Jo, ja es pats teicu, viņš saka, es neesmu neko nedaru, kamēr es neredzu tēvu darām, es neko runāju, es nedzirdu tēvu runājam. Un viņš konkrēti saviem sekotājiem teica, kas redz mani tēvu. Ja kāds domā par dievību, ja kāds aizdomās, ka ir dievs, tad dievs ir tas dievs. Bet kam dēļ bija dēls, tam dēļ, kad, lai iedziļināties šajā lietā, vajag izprast, ko viņš pašā sākumā gribējis darīt, tad, kad pirmais cilvēks novērsās no viņa dzīvības. Saucamais Ādams. Nesaucamais, tas bija Ādams pirmais. Un mūsu vecais domāšanas veids, mūsu vecie spriedumi, mūsu iedomība, mūsu lielākās reliģijas pārliecības, tās tev neved uz debesīm. Ja viņas tev var iedzīt iekšā nosūdījumā strupceļā, bet viņi neaizvedīs sev uz debesīm, uz realitāti, dzīvē, Dievu saskarsmē, ar personu sarunāties. Un kam dēļ tad Jēzus bija jānāk? Jo Dievs bija runājis ar praviešiem, viņš saka, caur vienu ienāca nāve.
Tā caur otru cilvēku ienāca dzīvība. Un kam dēļ bija jāatnāk otram cilvēkam, kas vārds Jēzus Kristus, tāpēc, ka tas bija Dieva izredzētais. Un viņš nebija dzimis no vīrieša, no sievietes gribas, ne no cilvēku iedomām, bet tas bija nācis pēc viņa nodoma, pēc viņa lēmuma, ko viņš bija jau pirms sākumā to izdomājis, un viņš pateica, ka viņam būs jāapnāk, un tas notikās 2000 gadu atpakaļ. Un ja kādam varbūt šodien ir savādāks domas, kas varbūt var piekrist tā ideoloģija vai nekritīšas, tas nav vairs tik svarīgi, tāpēc, ka tā persona ir reāla. Un tie, kas bija iepriekšējie, tie gribēja tajā laikā, tad, kad viņš piecēlās no miroņiem augšā, viņi gribēja visādos veidos apmelot un pateikt, ka viņa mācekļi nozaguši, un ka tā nav taisnība, ka viņš ir piecēlies, bet faktu vairs nevar to apstādināt. Viņš arī šajās dienās ir arī tikpat dzīves, kā viņš bija 2000 gadu atpakaļ, un viņš nav mainījies tāds, kāds viņš bija tāds viņš arī šodien, visā pilnā, visā varenībā, tāds, kāds viņš bija tāds viņš arī šodien. Un šodien ir iespēja katram nonākt pie viņa personīgi, parunāties ar viņu personīgi, sadraudzēties ar viņu personīgi, dzirdēt viņu personīgi, piedzīvot viņu dziedināšanu personīgi, piedzīvot viņu mīlestību personīgi. Ir šodien tas pats, nav mainījies. Ja cilvēks mainījusies ar dažādu veidu izspriedumiem par reliģijām, viņš nav mainījies. Un šodien tā ir tā realitāte, kas ir Dievs. Un kāds viņš īstenībā ir. Ļoti dažādi cilvēki ir domā par Dievu, viņi vairāk domā kā par Dievu, te viņi tieši otrādi pie viņa tuvoties, negrib nākt. Kāpēc? Tāpēc, ka viņam tā grēka apziņas nasta tik spēcīga, ka viņi zina, ka viņi tā ir sataisījušies grēku savā dzīvē, ka viņi nezina no turienes kā ārā izkļūt. Šodien nav brīnišķīgi laiki, kas ārpusē liecina par to, ka mums viss ir labi un ka būs brīnišķīgi skaista nākotne. No ārpus neko mēs tādu neredzam, bet tas nav pie Dieva. Dievs ir mīlošs tēvs. Viņa sirds ir atvērta uz šo zemeslodi. Viņa sirds ir atvērta uz katru cilvēku. Atklāsmes grāmatā un praviešos arī teiks, ka viņš teica, viņš arī viss asars noslaucīs. Pats Jēzus teica, viņš teica, es viss, kas ir grūtsirdīgi, nākiet pie mani, es jūs atvieglināšu. Ja mēs iet runāt par personu, tad tāda ir persona, kas mīlošā persona. Kas spēj izprast arī tavs grūtums, ka tu esi vienatnē pats un nezini, kādā veidā iziet ārā, kad viss apkārt tev spiež virsū un ka tu vairāk galvu neredz savai dzīvē. Viņš arī tādā momentā tev saprot, viņš ir blakus stāv tev, viņš šodien reāls ir starp mums. Viņš nav tālu jāmeklē, jāliek nenormāli liels kosmos trepes, raķetes, lai aizbraukt pie viņu un no viņa kaut ko uzzināt, viņš ir šeit mūsu vidū. Viņš ir starp mums staigā un dzīves ir un darbojošs. Ja tu viņu vienkārši nepazīsti, tad ir vajadzīgs tavs sirds kliedziens. Kas tu esi tāds? Kur tu esi tāds šeit manā dzīvē? Mēs nevaram viņu piedzīvot, viņa maigā sirds pieskārienu, ja mūsu sirds ir akmeņaini ciet, ka mēs sakam, mēs tam neticam. Es tam nevaru noticēt. Tas nebūs priekš manim. Tu esi pats uzbūvējis to mūri savā dzīvē, savā sirdī. Bet ir iespēja var to atvert vaļā. Ja tu to nezini, tad kliedz no iekšienes, sauc uz viņu. Un atbild būs negaidot. Būs momentāli uzreiz palīdzība.
Ja runa par viņa vārdiem, viņš saka, viss debes un zeme zudīs, bet mani vārdi nepazudīs mūžos. Viņi uz mūžiem stāv, ja viss apkārt mainīsies un satricināsies, tad viņa vārdi nekad neizmainīsies. Un viņa solījums, viņa palīdzība, viņa glābšana nekad nav mainījusies un nemainīsies uz mūžiem, nekad neizmainīsies. Šodien tev ir iespēja satikties ar viņu personīgi, individuāli, neatkarīgi, kur tu atrodies, kurā vietā tu esi. Paņem vienkārši laiku, ka tu esi vienkārši, ja tu neesi vēl nogurs no šitās te iedomīgā dzīvesveida, tu vari turpināt tā darīt. Bet, ja tu esi nogurs, tad paņem laiku vienkārši. Kaut kur nodalījies nost un aizēju savā sirdī uztais vienu kliedzienu. Es nerunāju skaļi tādā veidā kliedzienu, bet sirds kliedzienu. Es dzirdēju, kad pa tevim runā, ka tu tāds, bet kur tu esi tāds? Ļauj viņam sev, lai viņš tev atverās. Savā visā varenībā. Un savā lielajā mīlestībā, kāds viņš, lai tu izjust viņa mīlestību. Savā sirdī un viņa sirds, cik viņa mīloši pret tevs ir. Ja šodien runāt par grēcīgo dzīvesveidu, jā, mēs visi grēkojam. No laika sākuma mēs grēkojam, mēs piedzimam grēkos, mēs piedzīvam ar nāvu, mēs piedzīvam ar problēmām, piedzimam mēs tādu, bet viņš sūtīja tam dēļ savu dēlu, ka viņš bija kā upurs atnācis un nomir par mūsu grēkiem, lai mēs būtu brīvi no viņā, no viņiem grēkiem. Lai mēs vairāk nedzīvo zem nosodījuma ar grēku, apziņu, ka mēs esam nabagi grēcīgi pazuduši šajā pasaulē. Mēs neesam pazuduši, viņš atsūtīs savu ganu. Vārdā Jēzus Kristus. Viņš ir tavs glābējs. Manējais un viskopējais pasaules. Jo tā Dievs iemīlē šo pasauli, ka viņš sūtīja savu pašu visdārgāko vienpiedzimušo dēlu, lai katrs ik viens, kas viņam uzticās, lai viņš neaiziet pazušanā. Šodien ir ļoti daudz populāri runāt par pazudināšanu. Un ļoti daudz ar to sludina, kad nāk ļaunās dienas un viss aizies bojā. Nevajag uz to skatīties, skaties uz augšu. Neskaties tai tumsā. Ļoti populāri tas izmantot, lai cilvēks varētu manipulēt un iespaidot viņus. Bet šodien Dievs tā nedomā. Dievs skatās, saka, nāc pie manis. Nāc manā pusē. Sauc uz mani, mēs tev atbildēšu. Kaut kliedz uz mani, mēs tev atbildēšu. Es tev būšu tavs glābējs. Es būšu ar tevim ikdienas līdz mūžiem. Nevienu dienu neatstāšu tev bārni pamest. Es būšu tavs Dievs, es būšu tavs glābējs, es būšu ikdienu ar tevim, es būšu tavs labākais draugs. Lai tavs sirds ir atvērta. Lai tavs rūgtums ir kā cilvēki varbūt, kas tev varbūt ir daudz darījis ļaunu, kas tev izdarīs sāpīgas lietas, lai tas neņem virsroku, tu apskaties uz augšu, kas pieņēma mūs tādu, kad mēs esam. Tamdēļ ar grēku nav problēmas. Problēmas ir tev ar grēku, bet viņam nav problēmas ar grēku. Viņš skatās uz tevim, kāds tu esi, ar visiem taviem grēkiem, ar visu tavam nosodījumiem. Viņš pieņem tev tāds, kāds tu esi. Bet ļauj to izmainīt sev iekšā. Lai sirds paliek mīksta. Lai sirds paliek maigi, ka tu mīlēt sāk. Un ne tikai vienu Dievu mīlēt, bet tu sāc mīlēt apkārt cilvēks. Un tu sāk dzirdēt cilvēks nevis ar prātu, bet ar sirdi sāk dzirdēt. Tu sāk izprast cilvēku sāpes iekšā, ko viņš pārdzīvo. Prāts nevienmēr to var tev pateikt, tas var būt tikai analītiķis, neko vairāk, viņš var izanalizēt, bet tā sirdi var izjust. Un sirds ir dzīvība. Ar sirdi tu vari izjust reāli dzīvību.
ka tu jūt, kam otram arī ir sāp. Vai nu otrs arī, kas priecājas, viņš nepriecājas ar prātu, bet viņš priecājas, ja ir īsts prieks, tad viņš nāk no sirds. Un tas ir tas pats būtiskākais, kas tavu dzīvi padarīs par laimīgu. Kas padarīs ne tikai vien tavu ģimeni, tavus radinieks. Tas padarīs arī visu šīs pasaules valsts, visi šie naidi beigsies. Un kari beigsies, tad, kad pārstāvs viens par otru domāt, ka tas ne tā domājas, tā, un to vajag iznīcināt, to vajadzētu politiski nospiest. Visi tie kari vienā dienā būs beigas, tāpēc, ka sirds mainīsies. Jo viņa slavas godība ir tik spēcīgāka kā vispārējie kari. Viņa nav spēcīgāka. Un tā, kas izmainīs cilvēku sirds, kad cilvēki pārstās domāt par karu, un ka viņi sāks domāt, ka mēs varam mīlēt viens otru, ka mēs varam cienīt viens otru, ka mēs sākam izprast viens otru. Tā ir pilnīgi cita nācija. Ja kādreiz daudz gaida, kaut kas nāks pārdebis no debesīm, bet debes ir tavā sirdī. No turienes jāsāk meklēt debesis. Un tad, kad tavs sirds ir atvērts, tad ir debesis atvērts. Ar prātu mēs varam ļoti uzbūvēt dažādu veidu tradīcijas, denominācijas, reliģijas un tā tālāk. Bet mūsu sirds būs tā, kas otrāda, tā, kas nes dzīvību. Kas saprot otru, kas piedod viens otram. No sirds piedod. Tā kā viņš piedod, tā uz mūžiem aizmirs, nu vairs neatgādinās viens otram viņa pārkāpumus. Tā ir sirds, tā ir dzīvība. Mēs neesam roboti, kas programmē tikai vienu no intelekta. Šodien ļoti biedē daudz mākslīgais intelekts. Bet tur nav sirds un tur nav dvēseli. Tur ir kolosāla programma atstrādāt, kas māk pareizi iedot tev pareizā vietā, kur un kā vispār paskaidrot. Bet viņš neko nepaskaidros, kā tavu sirds padarīt mīkstu, maigu un mīlošu. Brīnišķīga mašīna, tas intelekts saprātīgais, bet viņš nav sirds, viņš nav Dievs. Tie mēs paši radījuši viņu. Bet es nerunāju par tām lietām, kas ir no intelekta. Bet iet runa par sirdi. Sirds ir reāla dzīva mašīna, dzīvības mašīna no debesīm. Un tā vietā Dievs grib ņemt tev virs roka. Nevis kā uzkundzējošais, bet savā mīlestībā, lai viņa trons būtu tavā sirdī. Es to no viss sirds novēlu. Un nav neviena lieta neiespējama viņam, ja tu viņam no sirds uzticies. Ja tu no viss sirds uzticies, viņš arī viss lietas sakārtos. Ja arī sakārtos tavu ķermeni, lai būtu dziedināts, laimīgs, tavu ģimenes iekšējā nesaskaņas ar visu izmainīs. Jo viņa mīlestība ir liela. Viņš tāds ir reāls dzīvs, patiesi mīlošs. Viņš grib tev apskaut un noslaucīt visu tavs asars, par ko tu esi izsāpējis savā dzīvē. Un tā nevienkārši noslaucīt, bet tā kā tu vairāk to neaizmirsīs. Tas bēdas un asars vairs neatcerēsies. Jo tai vietā būs tev prieks un miers un laime un līgsme. Jebkurs, lai dzird šoreiz mani, lai dzird un lai Dievs svētīs jūs katru ikvienu. Āmen, Jēzus vārdā.